Sveiki! Šodien mēs ieskatīsimies vistas dzīvē, no oliņas līdz kudāšanai. Viss sākas ar olu. Olu dēšana ir viens no dabas brīnumiem. Vistas olas ir ne tikai pārtikas avots, bet arī jaunas dzīvības sākums. Vistas rūpīgi izvēlas vietu, kur dēt savas olas, parasti drošā un siltā ligzdā. Šī ligzda var būt izveidota no salmiem, zāles vai citiem materiāliem, kas nodrošina komfortu un aizsardzību. Tās iekšpusē sāk veidoties mazas cālītes. Pēc 20 minūtēm siltas dienas cālītes izšķiļas. Šajā laikā olas iekšpusē notiek brīnumains process. No sākuma tas ir tikai mazs šūnu kopums, bet ar katru dienu tas aug un attīstās. Inkubācijas periodā ir svarīgi, lai ola būtu siltumā un drošībā. Dažreiz cilvēki izmanto inkubatorus, lai nodrošinātu optimālus apstākļus olu attīstībai. Šie inkubatori uztur nemainīgu temperatūru un mitrumu, kas ir būtiski cālīšu attīstībai. Pūkains un mīlīgs, tas sāk iepazīt apkārtējo pasauli. Pēc izšķilšanās cālītes ir ļoti trausls un neaizsargāts. Tas ir pārklāts ar mīkstiem pūciņiem, kas vēlāk pārvērtīsies par spalvām. Pirmajās dienās cālītes pavada daudz laika zem mātes spārniem, kur tas jūtas droši un silti. Māte vista rūpējas par saviem mazuļiem, mācot tiem, kā atrast barību un izvairīties no briesmām. Augot, tas iemācās knābāt, skrāpēt zemi un meklēt barību. Šīs prasmes ir būtiskas vistas izdzīvošanai. Knābāšana un skrāpēšana palīdz cālītim atrast kukaiņus, sēklas un citus barības avotus. Vistas ir ļoti zinkārīgas radības, un tās pavada daudz laika pētot apkārtni. Tās arī mācās no citām vistām, sekojot to piemēram un apgūstot jaunas prasmes. Drīz vien tas ir pieaudzis par vistu, kas dēj savas olas. Kad cālītis izaug par pieaugušu vistu, tas sāk dēt savas olas un cikls sākas no jauna. Pieaugušas vistas ir ļoti sociālas radības, un tās bieži veido grupas, kurās tās dzīvo un sadarbojas. Vistas ir arī ļoti aizsargājošas pret saviem mazuļiem, un tās darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to drošību un labklājību. Un cikls sākas no jauna. Apbrīnojami, vai ne? Vistas dzīves cikls ir patiesi apbrīnojams. No mazas oliņas līdz pieaugušai vistai, katrs posms ir pilns ar brīnumiem un pārsteigumiem. Vistas ir ne tikai svarīgs pārtikas avots, bet arī būtiska daļa no lauku dzīves un ekosistēmas. Tās palīdz uzturēt līdzsvaru dabā, kontrolējot kukaiņu populāciju un nodrošinot mēslojumu augsnei. Tāpēc nākamreiz, kad redzēsiet vistu, atcerieties, cik apbrīnojama ir tās dzīve un cik daudz tā dod mums visiem.